Esiet sveicināti vecgada vakarā. Lai gadumie jums nes daudz prieka un smaidu, lai šovakar daudz jauku brīžu, lai daudz skaista nākotnes sapņu un ieceru. Pēc pāris minūtēm beigsies šī gada 1001. desmitgade. Tā Latvijai bija dinamiska. Piedzīvojam būtiskus notikumus un pavērsienus, daudz paveicām, īpaši pēdējos 2 gados. Tagad ar pārliecību par izdošanos varam raudzīties nākotnē. Nākamais gads mums visiem būs vieglāks, un esmu pārliecināts arī veiksmīgāks. Katrs nākamais gadu desmits nes līdzi jaunus uzdevumus. Tāpēc šobrīd, sagaidot jauno gadu, atstāsim pagātnē to, kas traucē mums doties uz priekšu. Pašapziņas trūkumu, neticību sev un apkārtējiem, nenovīdību un gaušanos. Paņemsim līdzi to, kas nepieciešams mērķu sasniegšanai – uzņēmību, mērķtiecību, pašcieņu un spēju sadarboties. Mums ir tikai viens veiksmes ceļš – apņēmības pilniem strādāt tālāk un darīt visu, lai dzīve savā valstī kļūtu labāka un domas gaišākas. Apzināsimies savu vērtību, un mums viss izdosies. Daudz Latvijas viesi abrīno mūsu zemes skaistumu, cildina mūsu pilsētas, sajūsmās par mūsu cilvēkiem. Viņi priecājas par Latviju tāpat kā par dzintaru, ko dāvinām citiem, bet ar ko retāk rotājamies paši. Dzintars, kas citiem šķiet unikāls, mums ir pierasta vērtība. Varbūt tāpat esam saraduši ar mūsu zemes skaistumu, mūsu tautas izcilību, un to nevienmēr paši pamanām. Latvijas tautas saknes sniedzas gadsimtu dziļumā, un tās galotne aug arvien augstāk, piedzimstot katram jaunam bērnam. Tāpēc mums aizvien no jauna jāceļ godā kuplas ģimenes un stipras dzimtas. Mūsu tautas nākotnes garantija ir mūsu bērni. Visi bērni. Gan tie, kas dzimuši Latvijā, gan tie, kas kādreiz atgriezīsies savā vecāku dzimtenē. Katrs Latvijas bērns ir mūsu tautas turpinājums. Viņiem visiem jābūt mūsu valsts pilsoņiem. Bērni kā mazi dzīpariņi sasien paaudzes un savij mūsos atbildības mezglus. Bērni ir mūsu mūžīgā vērtība, kā dzintars. Un tāpēc es novēlu mums visiem, lai nākošajā desmitgadē Latvija ir ar bērniem bagāta valsts, lai nākamajā gadā mūsu zemē daudz prieka, lai daudz mīlestības ģimenēs, lai starp mums visiem valda sirsnība, lai mums ir stipra pašapziņa, lai daudz gaišu domu un labu darbu. Novēlu jums visiem laimīgu un veiksmīgu jauno gadu!